Labdien, mani sauc Uldis, un šajā video prezentācijā mēs rādīsim, kādā veidā dalībnieks solīt pa solītim var iereģistrēties, ja viņš ir pieņēmis lēmumu kļūt par Goldex programmas dalībnieku. Tātad, jebkuram dalībniekam ir uzaicinātājs, un uzaicinātājs vienmēr iedos reģistrācijas linku, lai dalībnieks var iereģistrēties zem viņa. Šeit konkrēti mēs redzam reģistrācijas linku noteiktam dalībniekam, kas saucās www.saikos.mgoldex.com, un šādu te ievadot internetā atverās Mgoldex mājaslapa, un nospiežot uz izvēli reģistrāciju, atverās šī te dalībnieka Saikos reģistrācijas anketa, kurā ir ievadīts Saikos reģistrācijas numurs. Tātad viņš vienmēr bez sava reģistrācijas linka jums iedos arī savu numuru, lai jūs varat pārbaudīt, kad aizpildot reģistrācijas anketu, jūs konkrēti reģistrēties zem tā dalībnieka, zem kuru jūs gribat tālāk darboties Goldex programmā. Reģistrācijas formai ir jāizpilda visas prasītās ailītes. Tātad tas, kas ir atzīmēts ar zvaigznīti, ir obligāti aizpildāms, un aizpildīšana notiek sekojoši. Tātad vispirms dalībnieks ievada savu vārdu, uzvārdu, e-pastu, un ceturtais, ko viņš izveido, ir nicknames. Tātad nicknames ir pseidonīms, ar kuru dalībnieks būs redzams galdā. Un šis te nicknames var būt brīvi izvēlēts, kuru dalībnieks pats priekš sevis izveido. Nākošās trīs ailes ir back-office izveidošana. Tātad dalībnieks izvēlās loginu un paroli, kuru divas reizes ir jāatkārto. Ar loginu un paroli jaunais dalībnieks tālāk varēs ieiet savā back-office un veikt tālāk visas darbības un turpmāk vienmēr apkalpot savu vietu kompānijas Goldex programmā. Tālāk izvēlās vīrieti vai sievieti, dzimšanas datums, izvēlās valsti, kur dalībnieks dzīvo, un aizpilda adresi. Tātad pilsētu, ja vajag rajonu, ielu, māju vai mājas vārdu un pasta indeksu. Nākošās divas pozīcijas ir telefoni. Tātad, ja ir tikai mobilais telefons, tad viņus abos raksta vienādi. Un pirmajā daļā ir valsts kods, otrajā telefona numurs. Valsts kods Latvijai ir 371. Bez plusiņa, jo plusiņu šī programma neatļauj. Un, ja ir tikai mobilais telefons, tad abas telefons liek vienādas. Ja dalībniekam ir un viņš vēlās, viņš var ievadīt savu Skype vārdu. Un, ja viņš grib vēl pasargāt savu back-office pret kāda cita piekļūšana, tad viņš var likt slepeno jautājumu, slepeno atbildi. Tādā veidā kompānija ir iespēja pārbaudīt, vai dalībnieks ir īstais, kas ir šī brīdī grib mainīt savu paroli vai login datus. Šie te pēdējie trīs nav obligāti, ja ar viņi nebūs aizpildīti, reģistrācija notiks sekmīgi. Nākošais šeit ir jāieliek atzīmīt, kad es piekritis noteikumiem, un spiežot uz reģistrāciju, tiek aizpildīta reģistrācijas forma, un programma parādīs, vai reģistrācija ir notikusi sekmīgi, vai kāds no datiem ir nepieņemams programmai, un tad viņu vajag pamainīt. Kad dalībnieks ir reģistrējies kompānijas Goldex sistēmā, viņam ir savs logins un paroli, un viņš tālāk var ieiet savā back-office'ā un izvēlēties maksāšanas ceļu. Tātad šeit mēs ievadam jauna dalībnieka loginu un paroli un ejam viņa back-office'ā. Tad, kad dalībnieks ieiet savā back-office'ā, pirmā izvēle, ko viņš var izdarīt, ir izvēlēties galdu, pie kurā viņš vēlās startēt. Tātad kompānijai ir divas iespējas par 150 eiro priekšgalds vai pamatgalds, kas ir 540 eiro. Tātad, ja dalībnieks izvēlās vienu vai otru galdu, viņam labajā pusē ir redzami noteikumi, kurus viņš var izlasīt, un tad šeit ir jāieliek atzīmīt, kad viņš ir piekritis noteikumiem.
Un vēl viena lieta, kas atverās automātiski, kad lielākā daļa dalībnieku piekrīt tam, kad izejot vienu ciklu, viņi automātiski 540 eiro ies uz nākošo ciklu. Tas ir viss, kas jāizdara izvēles veidā, un tālāk dalībnieks iet uz sadaļu, kas saucās turpināt samaksu. Tajā brīdī, kad dalībnieks izvēlās samaksas veidu, viņam tiek piedāvāts izdrukāt maksājumu uzdevumu. Mēs parasti no Eiropas skaitam uz Austrijas rekvizītiem, un tāpēc mēs izvēlamies drukāt invoice ar IBAN rekvizītiem. Un šajā brīdī nospiežot uz šīs te izvēles, atverās konkrēta dalībnieka datiem izdrukāts rēķins, kuru viņam caur banku vai internetu banku ir jāapmaksā. Tātad summa, kas jāsamaksā, ir 543,50 eiro, un tālāk ir redzami visi rekvizīti, kas nepieciešami, lai izdarītu pārskaitījumu. Tātad saņēmējs, kam nauda ir jāpārskaita, šajā gadījumā, ja mēs skaitam uz Austrijas mail banku, saņēmējs ir Loyal Banks, Goldex konts, un viņš tā arī jāraksta Loyal Bank, to Goldex un ID numurs. Tātad šāds te nosaukums ir pilns jāievada, pat tad, ja bankas darbinieks mēģina kaut ko saīsināt, jums ir jāprasa, lai viņi iedrukā pilnu, jo kompānijai ļoti svarīgi, lai, ja jūs gribat iestāties galdā ar maksājumu uzdevumu, lai viņi redz pilns rekvizītus. Saņēmēja adrese ir Indigo Tower 704 Post Office Box Dubai, apvienotie Arābu Emirāti. Un saņēmēja banka ir Mail Bank AG un adrese Austrijā. Un šīs bankas Swift kods ir Main AT2W. Konts ir šis te, tātad saņēmēja konts ir AT, un šis te garais numurs, un maksājuma mērķis ir shopping online order un numurs. Šis ir ļoti svarīgs parametrs, jo praktiski pēc šī te kompānija saprot, par kuru dalībnieku ir nomaksāts, jo pēc reģistrācijas katram dalībniekam ir savs numurs, un šis konkrēti ir šī te jaunā dalībnieka numurs. Ja, tātad viņu uzrāda kā mērķi, par ko tiek samaksāts. Šie tie visiem, tad, kad tiek izdarīts maksājums, tiek taisīts vai nu ekrāna kopija, ja tas ir caur internetu banku, vai skanēts bankas maksājuma uzdevums. Mēs sūtam viņu uz kompāniju, un kompānija pēc šī maksājuma uzdevuma izvieto dalībnieku galdā. Dalībnieks galdā tiks izvietots tikai tajā gadījumā, ja kompānija pārskaitījuma šajā te kopijā redzēs pilnus, precīzus šos te rekvizītus. Ja kaut kas būs neprecīzi, kompānija parasti atsaka šo te izvietošanu un gaida, vai nauda ienāks kompānijā. Tas ir vairākas dienas. Ja tiek veikts pārskaitījums par Eiropu, tad korespondējušās bankas dati, kas ir augšā, pārsvarā netiek izmantoti. Mēs pie pārskaitīšanas šos te korespondējušos bankas rekvizītus praktiski neizmantojam. Nu, un tajā brīdī, kad kompānija apstiprina dalībnieku izvietošanu galdā, tad praktiski dalībnieks ir pilntiesīgs programmas dalībnieks, un tālāk jau viņš var vadīt savu biznesu un savu back office, tā kā ir rādīts prezentācijā, kuru mēs rādām, kādā veidā dalībnieks var iegūt informāciju par savu vietu caur kompānijas back office.